Pagājušajā nedēļā 5 dienu garā maratonā 6 latviešu trofīrēd vienības izmēģināja spēkus Polijā. Tā gan nebija pastaiga pēc medaļām, jo sacīste atgādināja triālu ar pastāvīgu risku apgāzties. Vienīgais glābiņš bija pārbaudījumi purvos. Latvieši tur uz priekšu tika ātrāk. Par piedzīvoto stāsta Arnis Namjuns. Viņam augstākais rezultāts no mūsējiem. Ieskaitē mašīnām ar elektriskajām vinčām viņš 4. Viņi zina, kas ir purvs, protams, nevis tādā izpratnē, kā mēs to zinām. Mūsu purvs sākās no puskilometra, viņiem purvs beidzās ap 200 metriem. Tāpēc uz to purva garumu viņi it kā iziet un nevienam nav enkura. Kas, protams, viņiem bija liels šoks, ka ieraudzīja mūsu enkurs. Viņiem nav skaidrs, kāds ir iespējams, ka nav koku, ja, purvā. Mums pat nevajag purvu, ja iebrauc pļavas grāvī paliec. Viņi nebrauc pa purvu augšu, purvu apakšu. Uz jautājumu, kas ir tad, ja purvs ir dziļāks par 2 metriem, viņi atbildēja, ka tā tas nemēdz būt. Es saku, atbrauciet uz Latviju, mēs jums parādīsim arī purvus, kur ir dziļāk par 2 metriem. Viņi tiešām mēģina sasniegt to purvu cieto apakšu un viņšojās cauri, un tā, ka purvs viņam nāk uz mašīnas virsū. Principā momenti bija tādi, ka es redzēju mašīnas, kurām tikai jums ir ārā no purva, un viņi pārvietojas. Viņš ir tik jaudīgi mehāniskā, ka viņi iet ar kolosālāko ātrumu caur tam purvam, un visas tās megatonas, kas viņam tur priekšā vācās, viņš vienkārši izstumj ārā. Un redzot to, ka Latvijas brauc pa purvu augšu un brauc un bez vinčas, un tas, protams, no sākuma viņam likās kaut kāda sagadīšanās, bet tā, ka viņi redzēja, ka visi latvieši tā aizbrauc, viņi bija skaidrs. Tiesa, īstenībā paraugstunda, kā viņi rādīja tajos kalnos. Un kas tur īpašs? Mēs esam pieraduši, ka pa kalnu var braukt augšā un pa kalnu var braukt lejā. Vienalga kādu, kaut vai sienu, ja? Bet tos, ka var braukt pa kalnu malu un turpināt pa viņu braukt ļoti lielu garumu, līdz pat kilometram. Tas mums bija liels pārsteigums. Mēs vispār nesapratām, kā mēs tur varam pabraukt. Tad mēs izpildījām visādus jaunus trikus, ko poļi arī nebija redzējuši. Mēs braucām zigzagā, kalna augšā ar viņu un kalna lejā ar viņu, pēc tam atkal kalna augšā, un tādā veidā mēs mēģinājām pārvietoties. Viņi vienkārši brauc pa to malu. Stūrmans kantē un viņi brauc. Un, ja ir par slīpu, viņi vienkārši mašīnu nostāda bišķi perpendikulāri, vairāk purnu uz augšu mašīnas, un tad tā kustība notiek tā kā nedaudz driftējot. Tā teikt, uz riska robežas bija Edvīns Vanzovičs ar jaunu auto. Edvīnam norāvās, jā, viņam norāvās viņš no koka, un auto nostājās uz 2 riteņiem. Tikai pateicoties stūrmanim, izdevās viņu noturēt, un pēc tam pateicoties vēl 2 latviešu sportistiem, kas pieskrēja klāt un uzlika viņu atpakaļ, tad autiņš tika nolikts uz riteņiem, jo tur bija, ja viņš būtu sācis vēlties, tur būtu 6 kūliņi. Poļi to patstāvīgi izpilda. Katru dienu trasē bija vairākas mašīnas, kas bija kūliņojušas, un ne jau tā, ka viņi nokūliņo beidz braukt. Viņi piešķiļ un brauc tālāk. Vilnim Zeizam gan padevās 2 kūliņi jau pirmajā dienā, jā, atkrita uzreiz uz beigu pozīcijām. Jā, viņš no mums bija pirmais, kas sagāzās, jā. Toties Boicovs bija rekordsmens, viņš uztaisīja 6 kūliņus. Sacensība pēdējā dienā Nikolais Boicovs. Jā, ļoti labi gāja. It kā mēs braucām 2 dažādās klasēs, bet trases pārsvarā bija viens tās pašas, izņemot purvus, kur bija garāk vinčošanās, tur gāja mašīnas ar mehāniskajām vinčām. Un, attiecīgi, mašīnas, kurām bija elektriskās vinčas, tām bija nodalīti purvi īsākie posmi. Bet visi slīpi un kalni bija vieni tie paši, un mēs ļoti labi redzējām, kā iet lielās klases mašīnas. Nikolajam Boicovam bija viena no piemērotākajām mašīnām šitiem apstākļiem, jo viņš varēja līdzvērtīgi ar stūrmeņa kantēšanu līdzvērtīgi turēties blakus pārējiem poļiem. Jā, vairākas reizes manā acu priekšā redzēja, kā viņš uzgāžās citām mašīnām virsū, kā atspiežās pret kokiem. Bet tas ir normāli, tā viss tur dara. Kur tad trūkums Armandam Apsītim? It kā auto bija zems un tā, bet, jā, mums principā pierādījās tas, ka tomēr to otru vinču, kas iet uz augšu, ļoti vajadzīgi. Tā uz augšu tas nozīmē, ka vēl viena papildus vinču tiek uzmontēta aizmugurē, un viņi netiek vinčot vai nu uz aizmuguru, vai nu uz priekšu, bet tieši uz mašīnas augšējo daļu, pie mašīnas augšējām dugām tiek novadīts kā plecs un tiek atsiets pret kokiem. Un tad tādā gadījumā sanāk tā, ka tu vinčojies ar to jumtu vinču, tu vari braukt pilnīgi pa slīpumu tā, ka tev tie sānu riteni, kas ir slīpumā uz leju, turās gaisā. Jā, un tas, principā, Edvīnam Vanzovičam tāda bija. Boicovam arī tāda bija. Tad līdz ar to ir rezultāts. Te bija kāds izstāsts Rīns Freibergs pieminēja. Tādā slīpumā tas motora karters man ir par mazu un motors vairs nesāk eļļoties.
Mums nav bijusi vajadzība tik ekstrēmiem slīpumiem, tā ka mašīna pats stāv pilnīgi 90 grādu slīpumā un kad viņai jāstrādā būtu motoram. Tas mums nav vajadzīgs Latvijā. Tu vari uzbūvēt tādu, bet tu nekad neizmantos tās iespējas. Protams, ka mēs vēlējāmies, lai mūsu mašīnas ir zemākas. Es to arī varēju daļai izpildīt. Es savu mašīnu nolaidu pēc iespējas, cik var nolaist. No amortizatoram izlaidījām visu gāzi. Mašīnu nolaidām uz atbojņikiem tā saucamajiem. Tad tā braukšana bija karaliska uzreiz. Tad vairs nebija tik jābaidās no apgāšanās. Bet tur atkal cita problēma, kur bija skrienamie gabali. Tur mēs atkal uz to sākām zaudēt, jo mēs nevarējām paskriet. Skaidrs, te var vinnēt ar bagiju kā poļu spicei. Jā, bagijas speciāli būvēts, bet tad tāda mašīna var tikai uz Poliju braukt. Latvijā viņi nav ko darīt, jo viņi ir pa zemu. Viņai viss smaguma centrs ir novietots tik zemu, kaut vai tie paši ūdeņi. Tu patstāvīgi citi, kur brauks vienkārši līdz jostas vietai ūdenī, tev būs pāri galvai.